Draivu no Lodzes uz Kannām, mēs cēli slīdam pilsētām garām, tukšā ceļmalas bārā pie tālākās sienas. Es pamanu jauniešu pārīti, puisis dzied karaoke, viņu meiteni vēro, tikai nedziedam līdzi, jo ir kurla un mēma, taču ar žestiem tā atkārto šīs dziesmas vārdus. Lūk, tāda ir mīla, kas dziedē un ārda, vēl šodien par agru un rītdien par agru, bet kaut kad pēc vīkenda vairs jau nav vērts lietu smagumu centru mājiņu jums sagādā bāžas. Cik bieži spējat nokratīt ierastā vāžas, tas ir veids, kā pavērt jaunus esības laukus, tādus perfekta prieka un laimes dārza vārtus, kur kurpes ir tīras un saksofons mirdzošs. Šo stāstu man stāstīja Alfrēds Hičkoks. Kas? Alfrēds Hičkoks, es saku. Staigāt, gulēt, ēst un vērot notiekošo, klausīties mūziku vai izkaršot mākslu, satikt draugus un pamanīt sievietes, ieraudzīt, iepazīties, dejot, sarunāties. Ir dienas un nakts, kas sniedz šo koncentrātu, lai jūs notrūlinātos, jutekļus atmodinātu. Tomēr šīs lietas domātas normālai dzīvē, kamēr mūs vairāk interesē hiperdzīve. Tā tas ir. Vai zini, kāda ir ātrākā pārvietošanās kalnos no virsotnes uz virsotni, tikai vaigāras kājas ruļmātos celtena līzāliņš uz seriāls mums zināmā idila, kur tomēr nespēja iepriecināt. Daudz pievilcīgāk man šķiet šāda aina. Minētais pārīts pēc vēdrēnas nakts pa mājas laistās pēkšņi apkār norunājuši trūksts augšā, uzraubīgs pielādē stroķis un ielic poršā. Nu ko? Tad uz to banku. Grāmatas. Uz vēstures gaida 30 gadīgus sieviešu armijas. Mūsu draugi sabiedrībā cienījami cilvēki. Mūsu galvi izsmalcināti. Un krēklīgi iestērķelēti. Viņa man stāsts, tomēr mūsu dzīves spilgta kā balva. Mēs esam Hičkoks, Gejs, Būs, Volants un Čegevāra. Iespējams Rasputins, Dons Juans vai Casanova, vai kādam, ko par mums raksta privātā dzīve. Ticēt, neticēt, tā ir jūsu izvēle brīva. Bet pa to laikam man nācija grozījuma kaķā sako rūlē un izceļ piķi no čips pakām. Naidā un sajūsmā laužot klaviatūras, čato pie siekalām no šķiestiem monitoriem. Aurojot no bidoniem, dzerot izlejamo alielās un krogos atbalsta savu hokeju komandu. Svīstošām plauksnām tverot telefonu klausuli, šlāgerfestivālā balso par Latvijas pārstāvi. Katru rītu mēs mostamies un dodamies mājās, bet aiz mums paliek ekstāzēt rīcošas kājas. Mūsu parakstgrēs nav tik daudz sviesu grāmatas. Vēstures gaida 30 gadīgus sieviešu armijas. Mūsu draugi ir sabiedrībā cienījami cilvēki. Mūsu galvi izsmalcināti.